Man uz apskatu atnāca Soundcore austiņas, un atnāca tā, ka daudz Lūk 3 ausīs liekamās vēl ir 3 uz ausīm liekamās. Nu, un tad es mēģināšu starp visām šīm te saprast, kas ir kas, un novērtēt visdrīzāk, kā katras skan un ko tās vispār piedāvā, lai saprastu, kāpēc tās ir starp visvairāk pirktajām austiņām Amazonē. Ja nemaldos, starp top 15 austiņām bija 3 Soundcore produkti. Es primāri koncentrēšos uz cenu, uzbūves kvalitāti, skaņas kvalitāti un potenciālajām featurām lietotnē, kuras tās sniedz. Un katru reizi, kad uz apskatu atnāk kāds jauns zīmols, kurš iepriekš nav bijis, ir kārta, teikšu tā, nelielai vēstures stundai vai vispār saprašanai par to, kas ir konkrētais zīmols un ko tas piedāvā, no kurienes tas nāk un kā uz šo zīmolu mums vispār kopumā skatīties. Tātad Soundcore ir Anker audio produktu apakšzīmols. Anker savukārt ir pirms apmēram 13 gadiem radīts ķīniešu uzņēmums. Soundcore produkti esot radīti ar mērķi, lai piedāvātu produktus ļoti piesātinātajā un augstām prasībām esošajā vidējā segmentā, kur lietotājs pieprasa augstas kvalitātes, bet cenas ziņā tādu pieejamu produktu. Nu, un tad no tā, ko es sapratu lasot par Soundcore, tad viņi, caurmērā arī viņu pašu vārdiem sakot, sacenšas ar premium zīmoliem un cenšoties piedāvāt lielisku skaņas kvalitāti, inovatīvas features un skaņā ietverot, piemēram, tādas lietas kā ANC, LDAC atbalstu un tā tālāk. Un pēc Amazon atsauksmēm var spriest, ka lietotāji novērtē un zīmols ir iemantojis uzticību kā lēti produkti, kuri spēj konkurēt ar līdzvērtīgi nopakotiem, dārgākiem brendu produktiem. Tiesot izturīgi, prātīgi integrējuši tehnoloģijas produktos un ar lielisku klientu atbalstu. Pēdējo gan Latvijā varētu būt pagrūtāk novērtēt, jo mēs šos produktus varam iegādāties tur pie kā Senukai, RD veikalā. Laikam, ka arī šobrīd tās būs pieejamākās vietas. Un tur var arī, protams, sūtīt no Soundcore pašu mājaslapas. Ok, pēc ievada sanāk, ka šiem būtu jābūt latvieša sapņu produktiem vai produktam. Ej, nu redzēs, ķipa tur Sony līmeņa produkts par cenām, kuras ir pa kabatai visiem. Nu tā ir īstenībā baigi augstā latiņa. Redzēs, kas no tā viss tur beigās sanāks, bet katrā ziņā pāries visiem šiem 6 modeļiem, kur ir aktuāli, un novērtēšu, kas ir kas. Šis nebūs tiesa pilns apskats katram, jo tad video būtu vēl garāks nekā tas jau būs, un testiem vajadzētu arī pa lielam vairāk laiku, vairākas nedēļas, vēl dažādākus apstākļus nekā to es varēšu novērtēt. Un es izmantošu visdrīzākais Android telefonu kā galveno, uz kura lietotnes visas pieļaucēt kopā un skatīties, kas ir kas. Un sākšu tad es ar ausīm liekamajām, un tās ir 3. Sāks ar lētāko piedāvājumu, kas ir Soundcore P40i. Iepakojumiņš tāds diezgan vienkāršs, kārbiņa austiņas, USB-C lādēšanas vads un 4 izmēra ausu puļķi līdz pat XL-am. Kopumā jāsaka, ka nosaukums ir ļoti nekāds, vispār neko nepasaka par produktu, bet lai nu iet. Cena ir vidēji, es teiktu, pie ražotāja 50 eiro, pie RD 59 un kā Senukai 59 vai 79. Nu, kopumā tad jāsaka, ka diezgan līdzīgi, un cena nešķiet šīm austiņām par traku. Varbūt, ka pat kādam sanāk, ka ideālā dāvana līdz 50 eiro. Pieejams 4 krāsās, man ir konkrēti uz apskatu atsūtīta bēšā. No uzbūves kvalitātes īsnībā es neteiktu, ka ir kaut kādi pārsteigumi. Itin labi nostrādātas kārbiņa uz sajūtām, tīri labas kvalitātes, diezgan standarta paskata austiņas, ja tā var izteikties. Tā, ieliekot iekšā un paklausoties mūziku, nu jāsaka, ka skan pārsteidzoši laba. Tiesa lielākais uzsvars, cik es klausos, tiek likts uz basiem. Nu tā, ka tiešām, kā Soundcore paši raksta, thumping bass. Hip-hopam ideāli, citiem žanriem, nu tā. Brīžiem pamainīju audio avotu, bišķi nopeld skaņas profils, bet kopumā normāla skaņa. Nekas izcils vai pārsteidzoši teikt, visur, kur būs basi, tie tiks izcelti jau standarta profilā. Bet augšas, es teiktu, ka beigās sanāca ļoti nekonsekventas un nepārliecinošas. Es teiktu, ka funkcionāli šajās austiņās interesantākais ir netik daudz lietotnē, cik pašā kārbiņā, un tai esot statīvs tāds atlokāms. Tiestai statīvā, nu, ir jāliek iekšā
tāds pamazāks telefons vai arī telefons bez kaut kāda popsoketa virsū. Pārvaldība austiņām ir ar pieskārieniem, kurus pats vari nomainīt lietotnēm. Baterija tiek minēta kā 12 stundas ar vienu uzlādi un plus vēl apmēram 4 uzlādes ar kārbiņu. Kārbiņu var uzlādēt bezvados, kas ir īstenībā diezgan interesanti un šajā cenu segmentā nevienmēr sastopami. Ir aktīvā trokšņa slāpēšana jeb ANC. Trokšņa caurlaides režīms ir tīri sakarīgs, nav baigi pārspīlēts ar mikrofonu jutību, un es teiktu, ka pa 50 eiro pilnīgi normālas austiņas, ja vēlies kaut ko, kas vairāk izceltu basus. Ir 2 avotu saslēgšana vienlaicīgi, tiesa tā strādāja īstenībā niķīgi. Kopumā strādāja, bet dažreiz YouTube uz datoru pēkšņi sāka skanēt un pauze nenostrādāja uz YouTube, bija jānopauze uz pašām austiņām. Pārslēdzās caurmērā īstenībā uzticams starp pašiem avotiem, bet tādas bišķi niķīgas. Tā jau šķiet ok, bet ja gribas kvalitatīvāk baudīt mūziku, šis varbūt nebūs tā pirmā izvēle. Redzies, ko dos nākamās. Vēl ir mikrofona tests jāuztaisa. Ko tātad? Mic check 1, 2, 1, 2, šādi tests skan mikrofoni šajās austiņās, un šādi tevi dzirdēs zvana otrajā pusē. Ok, kā nākamās tad vēršu vaļā Liberty 4NC. Kārbiņai tekstūra virsū. Ļoti interesanti. 81 eiro RD veikalā, 69 līdz 95 kā senukai un pie pašiem Soundcore. Ok, manā skatījumā 100 eiro ir tāda jau nopietna cena nopietnām austiņām. 65 gan vēl būtu tāda, kur var pievērt acis uz daudz ko, bet šeit pirmais iespējas austiņām ir īstenībā ļoti solīts, atverās bez kaut kādiem tur podziņām. Viss izskatās ārkārtīgi klasiski šo austiņu izpildījumā. Ausis stāv ļoti labi. Kārbiņā iekšā vēl ir, protams, manuālītis lādēšanas vads USB-C un arī 4 izmēru ausu puļķi. Tie gan ir ar plēvīti pāri, to obligāti neņemšu ārā, nav šobrīd nekāda nepieciešamība. Tas, kas man ir šobrīd uzmavas ausu, tās ir pilnīgi pietiekamas. Wow! Izskatās, ka kārbiņai arī īstenībā var uzreiz virsū uzlikt potenciāli telefonu, bet atkal jau visdrīzākais bez kaut kādiem pop soketiem virsū. Ok, par šo arī ir padomāts, cute. Bet ok, kā tad tās skan? Ok, basi ir krietni mazāk jūtami, kā tas bija pie P40i. Un es teiktu, ka kopējais skanējuma baudījums jau ir krietni labāks. Īsti nejūtu nekādus izteiktus kropļojumus pārslēdzoties starp dažādām dziesmām un mūzikām. Ok, bet ko es gan novēroju, ir tas, ka pieskārieni ir maķenīt niķīgāki un baigi jutīgie. Varētu varbūt pat teikt kaut kādā brīdī mazliet besīgi, jo skaļuma regulācija, piemēram, uz piespiest un turēt īsti negrib strādāt, pat ja to iestatīju lietotnē, un katrai skaļuma iedaļai ir jāpiespiež jāpatur. Tas tā neērtāk. Bet, ja iestatīsi savus kaut kādus tos potenciālos paradumus vai vēlmes, mošs sajies, sazin. Kā šīm austiņām ir daudz, ir features, kuras te ir samestas iekšā, tā, ka vispār Soundcore neko nav žēlojuši. LDAX, gaming režīms, automātiski nopauzēt, izņemot ārā, Soundleak kompensācija, duālā savienošana, ok. Labi, šī savienošana nedaudz arī tāda niķīga, bet būtībā strādāja labāk par P40i, un tad vēl trokšņa slāpēšanai nosaka vidi, kura tev ir apkārt. Ok, pieņemsim, ka šis ir 65 eiro produkts. Tik daudz no visām featurām es šim produktam tiešām negaidīju. Iespaidīgi. Mikrofona tests. Mic check 1, 2, 3, Liberty 4NC. Šādi skan mikrofoni un šādi tevi dzirdēs zvana sarunas otrajā pusē. Ok, labi. Kopumā šobrīd, protams, labākas par P40i. Un tad vēl paliek nākamās, kuras saucās Aerofit Pro. Šīs no visām šīm 3 atsūtītajām ir dārgākās mazās austiņas. Ražotāja veiklā 170 eiro, RD 153 un kā senukai gan 135, gan 166. Dizaina ziņā ir jāsaka, ka visnotaļ visunikālākās. Pagad, tu tā netaisies vaļā? Ir arī podziņa, kura attaisa vaļā. Ok. Šis te pēc dizaina man ārkārtīgi atgādina vienu citu uzņēmumu ražojumu. Kārbiņa arī ir īstenībā diezgan netipiska, gan plakana, gan liela vienlaicīgi. Laikam, ka šāds formfaktors austiņām paredz vai paģēr šādu te kārbiņu. Nezinu, nekad neesmu tāda veida austiņas lietojis. Tuvākais, kas kanālā ir bijis, ir Huawei FreeClip, bet tās arī gluži nav tādas. Atvērtā tipa austiņas, tātad šim nebūs ANC jeb aktīvā trokšņu slāpēšana. Viens caur brillēm ir tik
nērti vilkt virsū, bet bez brillēm, uzslīd daudz maz. Tad ir klāt vēl arī šādas te stieples, laikam, lai pieliktu kātiņiem aizmugurē. Un tās ir pat arī aplēbeļotas. Nav gluži kā magnēts, bet it kā magnēts uzliekās. Ieliekās iekšā gropītēs, ielikti atzīmējumi, kā tās likt. Kas interesanti, šīm austiņām esot IPX5 ūdens sviedru aizsardzība, bet lētākajām šīm te Aerofit Nepro ir IPX7 sviedru ūdens noturība. Baterija turot 14 stundas ar vienu uzlādi un kārbiņa vēl apmēram 3 reizes uzlāde vai 3 pilnas uzlādes. No featurām īsti šīm nekā tāda baigi nav. Ir savienošanās ar 2 ierīcēm vienlaicīgi, bet tās pārslēdzās starp avotiem, ja aktuālais, kuru klausies, tiek nopauzēts un tad tās apmēram 3 sekundžu laikā pārslēdzās. Tās pārvalda ar fiziskām pogām austiņu sānos un ir 3 spiedienu iespējas, kuras var mainīt uz kādu no jau definētajām lietotnē. Un pēc skaņas es biju pārsteigts, ka tām ir tik labs bass, ņemot vērā, ka tās neiebāzās ausīs kā iepriekš apskatītās, bet spēj dot tāpat kvalitatīvu skaņu līdz zināmai robežai. Tā pārāk skaļi tās arī tā īsti nekad nevarēs iebliest, jo tās ir atvērtā tipa. Lietot tās ir ērti, bet tas nestāv gluži ērti uz ausīm. Manuprāt, ļoti šauram lietotāju lokam šādas derēs. Tie masīvie aiz auss aizkabināmie kātiņi šķita nedaudz par lielu, un tas kopā radīja sajūtu, ka tās tūlīt nokritīs no ausīm. It īpaši, ja tu nelieto klāt šo te līdzi doto stīpiņu. Bet, ja pieliki klāt to striķi, tad ir tiešām jūtami labāk, un tās tur aizmugurē savalkās kopā, bet, beigās šis varētu būt austiņas drīzāk, tāds gaumes jautājums, laikam, manuprāt. Un tagad jāpārbauda arī mikrofona skaņas kvalitāte. Mic check 1, 2, 1, 2. Soundcore Aerofit Pro. Šādi te darbojās mikrofonu, šādi tevi dzirdēs zvana otrajā pusē. Kad tas ir izdarīts, tad kopējais viedoklis par šīm te ausīs liekamajām austiņām. Es teiktu, ka vislielāko iespēju uz mani noteikti atstāja Liberty 4NC. Ja vēl tās var noķert par 65 eiro, šķiet, ka lielisks ķēriens par itin saprātīgu cenu. Principā var teikt, ka visas 3 austiņas pietiekami labi savienojās gan ar lietotni, gan ar datoru, gan ar iPhone'iem. Un pa lielam, skaties, kas tavai lietošanai būs vislabākais, un attiecīgi var droši arī izvēlēties savu modeli. Pa pilnu cenu laikam īsti nebūtu prātīgi šīs pirkt, jo cik es arī paskatījos, tad Soundcore itin bieži paši savā mājaslapā dod dažādus kuponus un voucherus, un tu gandrīz vienmēr varēs dabūt lētāk nekā ir parastā listētā cena. Bet kad tās ir apskatītas, tad klāt ir laiks lielajām, un tām, kuras es parasti dzīvē lietoju visvairāk un visbiežāk, lielajām uz ausīm, jeb over-ear headphoneiem. Life Q30 upgraded, jeb uzlabotā versija. Sāksim ar cenu. RD šīs nebija, bet pašu Soundcore mājaslapā 65 eiro, jo ir atlaižu kods, pie kā senukai it kā oriģinālā cena 79,99. Un es teikšu, ka pēc sajūtām šķiet, ka tā ir normāla, adekvāta, atbilstoša cena šīm austiņām. Man šķiet, ka pat tās īstenībā dzīvē konkurē ar JBL tur vienu tautās populāru modeli. Uzbūves kvalitāte caurmērā ir solīda. Uzreiz gan var just, ka krietni zemāk par premium zīmolu ražojumiem, bet tāpat laikā pietiekami izturīga. Un nekas neliecina, ka tās kaut kur grasītos tūlīt saplīst. Metāliska stīpa ir līdz pat austiņām iekšā, un polsteris gan tāds nekāds varētu būt pirmais, kas izbeigsies intensīvi lietojot. Austiņu polsteri gan šķiet, ka ir, kā lai tagad labāk parāda, ka ir memory foams, un pašas austiņas salokās 90 grādos, lai noliktos šeit uz pleciem. Jā, tā kustība nav vairāk, kā saka, par gandrīz 90 grādiem. Uz austiņām ir arī fiziskās vadības pogas uz abām austiņām. Kreisajai trokšņu caurlaidības režīms un ieslēgšanas izslēgšanas poga un savienošanās poga. Labajai ir savukārt skaļuma regulācija un dziesmas apturēšana vai sākšana. Tām nav nekādas iespējas pārslēgt nākamo vai iepriekšējo dziesmu, kas ir tāds mīnus īpaši, ja nevēlies vilkt ārā katru reizi telefonu ārā no kabatas un tad ņemt un
tādā veidā pārslēgt dziesmas. Features, ja skatās no featurām, tad tām ir 3 trokšņa slāpēšanas režīmi, equalizers, kā arī baltā trokšņa ģenerētājs, ja gribēs šīs izmantot, piemēram, gulētiešanai. Iestatījumos it kā ir touch control iespējošana, lai atslēgtu skaņas caurlaidības režīmu, bet to es kaut kā nekādi īsti nedabūju pie dzīvības. Pārslēdzos vien ar kreisās austiņas pogu. Iestatījumos vienīgais ievērības cienīgais iestatījums ir 2 ierīču vienlaicīgais savienojums, kurš strādā tieši tāpat kā dārgākajām austiņām un iepriekšējotām 3 in-ear austiņām. Tu savieno 2 ierīces, atskaņo no kuras gribi, un austiņas pašas pārslēgsies. Apskatos, ir bijušas arī dārgākas austiņas vispār kanālā, kuras šo spēj tikai, ja vispirms apstādina audio vienā un tad sāc otrā, un ir bijušas austiņas, kuras vispār konceptuāli šo nespēj. Un tā kā šis ir milzīgs plus, baterijas darbības laiks tiekot solīts no 40 līdz 60 stundām atkarībā, vai tu tās izmanto ar trokšņa slāpēšanu vai bez. Skaņa austiņām ir, es teiktu, ka tīri laba. Mūzika nedaudz velk uz basīgo pusi, bet tu vari arī izveidot, starp arī tām iepriekšējām savu equalizeru un piekuriģēt savām vajadzībām. Es gan šī caurskrējiena dēļ izmantoju pilnīgi visur Soundcore pašu izveidotos profilus, lai būtu daudz maz līdzīgāka sajūta un atšķirības starp šīm te austiņām. Trokšņa caurlaidībā var just to, ka tā ir nedaudz mākslīga, bet kopumā ir laba gan trokšņa slāpēšana, gan caurlaidība. Un kopumā šis varētu raksturot kā šai cenu kategorijai labu, bet tādu vienkāršu produktu. Un mikrofona kvalitāte. Protams, mikrofona kvalitāte. Mic check 1, 2, 1, 2. Šādi skan mikrofonu un šādi tevi dzirdēs zvanu otrajā galā ar šīm te Soundcore Q30 upgraded austiņām. Ko vēl es varu pieminēt, ka kārbiņā iekšā futlārītī tādā nāk lādēšanās vats un 3,5 mm vats un divideris austiņām, tāds, tad es teiktu drīzāk parodija par divideri, bet vismaz tāds ir un kārbiņa, pārnēsāšanās kārbiņa. Redzēs tālāk, vai, piemēram, visām austiņām pat būs tāda lieta līdzi no tām, kuras šodien apskatīšu. Bet ok, liekam iekšā, liekam nost un ķeramies pie nākamajām. Dizainiski personīgi, protams, ka man šīs te patīk labāk, ne tikai tāpēc, ka baltas, bet tāpēc, ka izskatās arī viss nopietnāk. Kārbiņa, lai arī nav ar audumu apšūta, kā bija Q30, arī vienalga ir cietā. Cenas svārstās RD veikalā no 123 par melnajām līdz 128 par baltajām, kā Senukai 146 un Soundcore mājaslapā ar atlaidi par 99 eiro, kas ir ļoti laba cena. Uzbūves kvalitāte šķiet krietni augstāka par Q30, tomēr joprojām var just austiņu locītavās to, ka šīs nebūs tur super kaut kādas mega izturīgās. Bet kopumā norma. Līdzīgi kā Q30 arī šīm ir metāla stīpa viss caur. Arī šīs var salocīt tieši tāpat dažādos virzienos, gan horizontāli, gan pa vertikālo, teiksim tā, kas ir forši, man patīk. Galvas stīpai atkal polsteris tāds nekāds, pirmais varētu izģērbties. Pašām austiņām atkal šķiet ir memory foams virsū. Lūk, un tās ir īstenībā ļoti, ļoti ērtas un komfortablas, un tās ļoti labi pārņem visas ausis. Pogas arī ir līdzīgi kā Q30 kreisajā pusē, lai mainītu ANC režīmus vai izslēgtu sapārotu austiņas, labajā pusē skaļuma regulāciju un play pause. Austiņas tiešām ir komfortablas, futlārītis norma, tāpat kā Q30 nāk līdzi arī nepieciešamie 3,5 mm vadi. Baterija esot no 50 stundām līdz 65 atkarībā atkal vai tev ir vai nav ieslēgta aktīvā trokšņa slāpēšana. No featurām šīm te lielākais jaunums ir adaptīvā trokšņa slāpēšana, kur ir tīra labā līmenī. Es biju gaidījis krietni sliktāku tās darbību un varētu teikt, ka esmu patīkami pārsteigts. Šajam arī ir LDAX, un jāsaka, ka šīs jau skanēja krietni apjomīgāk kopumā par Q30 basi. Pat basu smagās dziesmās netika izpūsti, bet bija patīkami dobji. Skaņas caurlaidība gan šķita līdzvērtīgā līmenī ar iepriekšējām, nedaudz lika vilties, ka duālajā savienošanās režīmā šīs gan pārslēdz avotus tikai, ja es vienu nopauzēju, pat ja otrs paralēli atskaņojās, tātad risinājums netiek līdzi lētākajām Q30, tās varētu teikt. Un tad vēl laiks mikrofonu skaņas pārbaudei. Tā.
slēgs visu iekšā. Mic check, 1, 2. Šīs ir Soundcore Space Q45 un šādi skan mikrofonu un šādi tevi dzirdēs zvana otrā pusē. Ok, paldies šīm te austiņām par savu veikumu. Un tad tūlīt ies pie sanāk laikam, ka dārgākā premium gala Super Foldable, Super Quiet Space One Pro. Šīs maksā 199 € Soundcore mājaslapā un pie RD veikala, un kā senukai neatradu šī ieraksta tapšanas laikā vispār. Vizuāli man uzreiz atsita Sony WH-1000 XM5 tikai uz pusi lētākas. Neteikšu gan, ka uz pusi sliktākas. Ja visas tīpa ir apvilkta ar kaut kādu mākslīgās ādas materiāls, tīpas polsters ir ļoti līdzīgs pēc komforta abām iepriekšējām austiņām, un arī šķiet, ka ir memory foams uz pašām austiņām. Tās, jāsaka godīgi, knapi pāriet pāri ausīm, tādā ziņā Q45 šķita, ka derēs teju visām ausīm, Q30 un šīm te Space One Pro. Tomēr būs jāpamēģina veikalā uz vietas, vai tavas ausis iekļaujās iekšā polsteros. Ļoti ērtas austiņas. Vadības pogas ir identiskas, kreisajā pusē trokšņu slāpēšanas, labajā skaļuma regulēšana play pause. Mikrofoni priekš ANC arī ir izveidoti diezgan prominenti un diezgan pamanāmi malās. Baterijas darbības laiks ir minēts kā 40 stundas ar ieslēgtu ANC bez 60 stundas, 5 minūšu uzlādi, dodot apmēram 8 stundu klausīšanos. No featurām te ir viss tas pats, kas visām zemākās klases austiņām, visām, kuras apskatīju, proti 2 ierīču savienošana skaņas caurlaidība, kura nu jau ir krietni dabīgāk skanoša, gluži kā Q45, arī šīs atbalsta LDAC, augstākās kvalitātes audio atskaņošanai, un ja tev ir pieeja arī šādam te audio un papildus, ir arī jauna feature, kas saucās Sidetone, respektīvi, ka, ja tu runā pa telefonu, vari dzirdēt arī savu balsi pats. Ir arī iespēja nopauzēt audio, ja pēkšņi sāc runāt dziesmas laikā, kas, kā te iestatījumā tiek minēts, tu vari iestatīt zemākais 5 sekundes. Es reāli dzīvē pārbaudīju, un tās bija kaut kādas 3 sekundes vai pat 2, kad ieslēdzās. Un tad tā mūzika tur fonā kaut kur skan, un tu normāli runājies, un pats sevi arī vari dzirdēt. Pārslēgšanās starp 2 skaņas avotiem notiek tā, kā paredzēts. Varētu no vienas puses teikt perfekti, bet, ja tā reklamēta, tā arī mēs sagaidām. Atliek tikai kādā citā no savienotajām ierīcēm sākt atskaņot audio, un austiņas automātiski uzreiz momentā pārslēdzās uz to otru avotu, bez pauzes piespiešanas, piemēram, tur YouTube vai Spotify. Tā kā tas strādāja Q30, bet nestrādāja Q45. Vēl ir arī viņām iekšā Dolby Audio, kurš pēc noklusējuma nav ieslēgts. Iestatījumos tev jāiet un jāieslēdz pašam. Tātad vēl šīm te atliek pārbaudīt mikrofonu kvalitāti. Mic check, 1, 2. Šādi te skan mikrofons Soundcore Space One Pro austiņām. Šādi ir mikrofoni un šādi tevi dzirdēs zvana otrajā pusē. Labi, tikko noklausoties pašam mikrofonu kvalitāti, nevarētu teikt, ka es biju baigi patīkami pārsteigts. Iespējams, ka tur iestatījumos varbūt kaut kāds gļuks tomēr tika izdarīts, bet kopumā, rezumējot par over-ear austiņām, mans secinājums ir tāds, ka vislabāk man patika skaņa no Q45, cena no Q30, bet, protams, ka, ja apvieno tādu, overall, jeb vispār sagaidīto Space One Pro, ko es sagaidīju no 200 € austiņām, to es arī saņēmu. Bija vislabākā kopējā pieredze gan dažādās features, gan uzbūves kvalitāte un sajūta uz ausīm un tās lietojot. Tiesa par abām lētākajām es esmu patīkami pārsteigts, ka tās tiešām piedāvāja ļoti labu skaņu un pietiekami daudz feature par šo te cenu. One Pro vairāk ir tas, ko es sagaidīju. Varbūt, ka var piekasīties, ka nebija klāt tur nekāda, starp citu, pārnēsāšana skārbiņa šīm austiņām, ka mikrofona kvalitāte tur tāda nekāda, bet tās toties, piemēram, kustās visos virzienos un salocijās, kā tev vajag visādi, 360 grādos, principā. Vēl tādas papildus nianses, ko es novēroju visām šīm te austiņām lietojot ar datoru, bija, ka visās 3 over-ear austiņās mistiskā kārtā pilnībā izmainījās Windows paziņojumu toņi. Tie galīgi neskanēja kā ierastie, ne tur kā atnāk e-pasts vai kāda slēgziņa un tā tālāk. Tas tā interesanti. Bet vispār es teiktu, ka no mazāk zināmu zīmolu austiņām Soundcore ir itin pārliecinošas. Īpaši, ja uzbūves kvalitāte tev nav primāri svarīga, bet tas, lai būtu laba skaņa un lēta cena, šīs noteikti var ieteikt. Īpaši, ja tu vēl
no tāda punkta, ka tu izvērtē, kuras no featurām tev ir vai nav svarīgas, un apzinoties, ka pēc produktu par attiecīgajām cenām iegūst tomēr nedaudz vairāk caurmērā, cik konkurenti līdzīgās cenu kategorijās piedāvā. Un tas tad es domāju, ka arī šajā video būtu viss. Esmu pārliecināts, ka būs atsevišķi apskati katrām par šīm, tāpēc ņem par labu, centos iekļaut visus 4 svarīgos punktus, kas pārsvarā interesē cilvēkus austiņās. Paldies, ka skaties, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Čatā!